bija mani lidostā savākt apartamentu īpašnieks. Apartamentu īpašniekam nebija takšu licences. Man izsvied dārā no viņa mašīnas, nācās iet uz taksi. Taksi man aizveda līdz takšu vietai, tāpēc, ka tas taksi bija ļoti pārcenots. Un tagad braukšu ar citu taksi līdz Ipravenai, kurš ir daudz lētāks. Kaut kā tā, Āfrikas aktivitātes. Ipravenā man sagaidīs kundze kaut kāda, kad aizvedīs no vietas, kad man izlaiž taksis, un aizvedīs līdz apartamentam. Kā jau teicu, telefonam ir 11% tagad un stunda taksī. Cerams, ka viss aizies. Jā. Un es tagad ēdu kaut kādu maizi, un es vēl paņēmu kādu kafijas maizīti vai bulciņu, es pat nezinu, kas tā ir. Cerams, ka šovakar dabūšu normāli ēst. Jā, tāda ir pirmā diena Āfrikā. Welcome to Afrika. Šis kontinents. Es pat īsti nezinu, vai es to varu saukt par taksi, jo viņš brauks uz Azrau. Man pa ceļam izlaidīs Ipravenā, bet viņam vajag 6 cilvēkus, un tad visi sametās praktiski pa benžu. Tāpēc viņš ir daudz lētāks nekā otrs. Tas man no lidostas līdz takšu stacijai, kas ir kāds 10 minūtes, maksāja kāds 15 dirhams. Tas ir 15 eiro, 150 dirhams. Šitas stundas brauciens līdz Ipravenai maksās 40 dirhams. Tas ir 4 eiro, vai kāds 3,50. Dažreiz mana ģenialitāte, tā ir vienkārši biedējoša. Paskatieties. Šitam ir otrs telefons, jā. Un esmu saslēdzis viņu kopā ar šito telefonu, lai man viņš neizlādētos. Viņam baterija pat tagad sāk kāpties. Wow! Mēs tagad gaidām vēl vienu cilvēku jau kādas 20 minūtes, bet jā, pat viens nav ieradies. Mums te vajag vēl 4. Es iedotu jau šoferim visas 200 dirhams, lai mēs tagad brauktu. Izskaitot to, bet viņš nemāk angliski, tā kā traki. Varbūt arī tomēr nevajadzēja man censties visu darīt pa lēto. Es pēc žēl to kundzi, kas tagad sēž priekšā, jo es runāju latviski, un viņa domā, ka es runāju pats ar sevi. Draugi, problēma atrisināta. Es samaksāju 200, lai mēs divi brauktu. Viņa tieši grasījās iet prom, un tad es viņai centos angliski kaut ko izskaidrot, viņa piezvanīja draudzenei, kur runā angliski, un beigās tagad mēs divi brauksim. Pateicoties man, kāds es varonis, bagāts ārzemju turists. Bravo man. Bravo. Tagad es cenšos kundzei izskaidrot, kas man Latvijas. Problēma tāda, ka neviens Marokā nezin, kas ir Latvija. Viņi domā, ka esmu no Amerikas kaut kādā miera turēšanas misijā, kaut kāds apvienoto nāciju darbinieks, es nezinu. Pieņemsim, ka esmu. Starp citu laikapstākļi ir tādi, kā gāž lietus, lejā Fesā ir 15 grādi, augšā kalnos šonakt būs kaut kādi 7 grādi, tā kā būs augsti un gāzīs lietus. Viņiem ir maķīts.
Tātad, draugi, situācija sekojoša. Esmu ieviedies dzīvoklī. Bija kāds stundas brauciens no Fēsas līdz Ipapenai. Ierodoties šeit bija briesmīgs lietus gāziens, vēja brāzmas līdz kādiem 50 km/h. Ejot no vietas, kur izlaida taksis līdz dzīvoklim, bija kaut kādi 300 metri. Pa to laiku man paspēja kofers pilnībā izmirkt. Sievietei, kas devās man sagaidīt saplīs lietusargs atpakaļceļā. Tā kā ļoti jauki. Tagad es parādīšu, kā izstās krips. Būs MTV krips. Tā, šeit ir ieeja, ja? Mēs ejam. Pateiz tieši pa kreisi te mums ir virtuve, veļas mašīna, gāzes plīts, teikāna, jā. Draugi vispārējais. Leduskapis, jā, ejam tālāk. Šeit ir dzīvojamā istaba. Jā, šeit esmu izmētājis mans pašlaik. Te ir televizors vēl, un te ir mans izmirkušais kofers. Sildītājs tikai viens gāzes, un te pašlaik ir sasodīti augsts, bet lēnām silst. Ja es pieeju pārāk tuvu sildītājiem, un tad es aizēju prom, tad man sāka džins, bikses kvēpt. Jā, tālāk te ir viena guļamistaba. Jā, te būs dzosons. Te ir toalete, duša, un te ir otra guļamistaba. Wow, un te bija televizors guļamistabā. Jā, tas apmēram viss. Un ir stilīgie logi, kas man ļoti patīk. Viņas var aiztaisīt cieti un būs pilnīgi tumsa. Nebūs nekas, kas varētu traucēt gulēt. Bija plāns iet skriet. Skriešana šovakar visam noteikti tiek atcelta. Es neiešu 6 grados un gāzienā, kad ir 50 km/h brāzmas. Jāsaprot, kā es tagad paēdīšu, tāpēc, kā tagad ir... Es nebūtu tik vienalga, kas ej gulēt vienu vakaru nepēdis, bet problēma tāda, ka tagad ir ramadāns un pa dienu es ēdienu, es nezinu, kā dabūšu, jo es nezinu, vai tirgus strādā vai kas strādā pa dienu, jo vietējie šeit pa dienu neēd līdz marta beigām. Tas apmēram arī viss. Labi, laiks iet skriet. Plāns ir kāds 40 minūtes. Un aizskriešu līdz Kraustrasai un vēl apkārt stadionam. Tātad esmu sasniedzis Kraustrasu. Tad blakus ir stadions, tur ielu plūdos. Priekš izskrišu pāris aplīšu, tad apskatīšu stadionu. Nemaz neskrienās tik briesmīgi. Pirmais kils bija 4,47. Puls gribās sakarīgi. Neskatoties uz šito pīku. Skatāmies, kā būs tālāk. Tātad esmu visi izmirts, šeit ir stadions. Pateicoties lietum no gaišās puses ir pilna ūdensbedra. Jūs redzat, bet jā, ir pilna ūdensbedra. Ko es to darīšu, jo es nezinu, bet ir pilna. Krosiņš pabeigts, 8,7 km 40 minūtēs. Pastīšos idejo pulsu. Godīgi sakot, skrējās vieglāk kā gaidīju. Tāpēc, ka domāju, ka te es būšu ar pulsiem 160, 5,0 tempā. Elpošanas gaidīju, ka būs briesmīgi, bet nekas tāds nebija. Vidējais puls 145, 4,36 tempā.
Es gaidīju, ka būs sliktāk priekš augstkalns. Tā kā diezgan sakarīgi. Īpaši ņemot vērā vēl laika apstākļus. Tātad, draugi, situācija sekojoša. Es biju uz Kačalku. Jums lūdzu ir vidīgs no Kačalkas. Un tad, skrienot Kačalkās treadmilu, es divreiz izsitu korķus. Tāpēc tagad būs jāiet skriet ārā. Kačalkā vienkārši treadmils nespēja pavilkt manu ātrumu. Jā. Nu savu Kačalkā pacelāju svārus pēc tam, pēc kādiem 7 minūtēm skriešanu, tagad tieši skriet. Jā, pa īstam tieši skriet. Tātad, tagad es esmu pilsētas parkā, tikko pabeidzu 20 minūtes iesildīšanos, un es velku kājās naglēns. Tāpēc, ka kā jūs redzat, šim parkam ir stadiona segums, un es izskriešu pāris kāpinājumus. Es esmu jūs paņemt līdzi krūšu stiprinājumu. Tas būtu bijis ļoti laba viņu, bet nu labi. Es tāpat paņemšu jūs līdzi pēdējā kāpinājumā. Nezinu, kā kratīsies, vai kāda stabilizācija būs. Godīgi sakot, vienalga. Ja sūdīgi būs, tad izmetīšu šādā klipu. Es ceru, ka visi ierakstījās. Šis bija 29 sekundes gribēs bez līgumu. Kaut kā tā. Tā, esmu stadionā. Tagad kaut kājās atrunčības. Klasiskais 25 vai 400 priekšā. Sasīti nākamā diena. Nebīt izskrēju 6 km tempo. 3-3-3 temps vidējs. Puls 171, viņš ir laikā no 170 līdz augstiem 170-niekiem. Bija spēcīgs vējš 40 km/h. Vakar viņš mazliet nomierinājies, kāds 25. Jā, redzēs, kā šitas ejies. Tā kā jums stadions. Labi, tagad 13. Vai šitā bija mēru laktātu. Ir svētdiena, tas nozīmē, ka garais krosiņš, plānā 24 km. Interesants maršruts būs. Sanāk kaut kādi 190 kāpu metri, praktiski visi no tiem pirmajā pusē. Nebūs tā, ka būs kāds stāvs kalns, bet visa pirmā puse būs tādā lēzenā kāpumā. Piektdienas sestdien neko nefilmēju, nebija īsti ko filmēt. Piektdienā 2 vieglie krosiņi, no rīta es vēl pie fizioterapeita pēc tam aizgāju, masāžu. Un vakar no rīta bija kalna atkārtojumi, 2x8, 250. Un vakarā vienkārši viegls krosiņš. Tā kā jā, šodien svētdien, šodien garais krosiņš. Redzēsim, kā ies. Esmu veicis mazliet vairāk 6 km. Tikko bija pretējs posms no kalna lejā. Bet nu kopumā jā, šis ceļš ir vienkārši konstants 2 vai 3% kāpums. Bet nu, esmu jau tuvāk apgriešanās punktam nekā sākuma punktam. Nevaru sagaidīt, kad varēšu skriet lejā no šitā visa. Temps mazliet lēnāks kā 4,30. Puls mazliet augstāks kā 150. Bet tas ir normāli, tāpēc, ka ir katru kilometru kāds 10, varbūt pat 20 metru kāpums. Es neesmu skatu baudītājs, bet nu labi. Ja jums baigi interesē, izstāst kaut kā šādi. Nekas īpaši. Vismaz man. Starp citu, nepieminēju laika apstākļus. 11 grādi saulīt, kā redzat. Šitas ir daudz labāk, kā bija visu šo nedēļu. Piektdien pat bija 3 grādi un sniega gāziens. Tā kā jā. Labi, es vēl uzvilku šodien šorts.
Esmu ceļā māju. Esmu jau pilsētā atpakaļ. Viss būs 22 kilometri. Ceļš šojā no kalna. Kaut kur mazliet ātrāk to 40 kilometru. Pulsuvies pat pie 150, tāpēc 155. Ir smagi augstkalnē. Pirmās 2 dienas nebija trakas. Trešā pat arī nē. Piekdien es sāku jau kaut ko sajust, tā kā, jā, vienkārši jāturpina kāpāt iekšā dzelzs un domāju, ka būs ok. Labi, vēl 2 kilometri, izrutināšu līdz galam un visu. Nezinu, vai dzirdat, pa skara viņiem sauc lūgtēs. Tagad gan jau, ka redzat.